Nu ko, esam gatavi iet nākošo ceļu? Nākošais ceļš saucās ķermeņa pārdošana. Pa daļām vai kopumā? Izskatīsim šo ceļu kā vienu no iespējām. Pat ja tu saproti, ka šis ceļš tev noteikti neder, vienalga noklausies. Mēs sākumā norunājām, ka mēs iziesim visus ceļus kopā. Un tā, ir vairāki ķermeņa pārdošanas varianti. Visu ķermeni kopā, kas saucas prostitūcija, vai pa daļām orgāni. Skan briesmīgi, vai ne? Bet tāda ir realitāte. Šāds ceļš arī eksistē. Sāksim ar daļu pārdošanu pa gabaliņiem. Un vispār padomāsim, vai orgānu pārdošana tevi var aizvest pie vēlamā rezultāta. Un es atgādināšu, ka mūsu mērķis ir daudz nauda, daudz brīvais laiks un super laba veselība. Tāpēc šis ceļš uzreiz, protams, ir apšaubāms, jo mūsu uzdevums ir darīt tevi galā laimīgu. Pārdot savus orgānus ir tas pats, kas labprātīgi piekrist kļūt par invalīdu. Jā, par naudu, bet naudai gal galā ir īpašības izbeigties. Un ko tālāk? Un tagad pāriesim pie ķermeņa kopumā pārdošanas. Šī ir ļoti sena profesija, un te ir jāsakrīt vairākiem faktoriem. Te ir jābūt superforšai ārienai, te ir jābūt profesionālām prasmēm, un noteikti ir jāizslēdz visus morāls un etikas principus. Nevienam mēs, protams, nenosodīsim, iemesli katram ir dažādi, bet apzināti iet pa šo ceļu, cerībā iegūt laimi viņšā, ir diezgan muļķīgi. Tiesībā tas ir ceļš uz nekurieni. Nav šajā ceļā ne veselības, ne lielas naudas, ne brīvības. Mēs izskatījām variantus, kur galveno ļaunumu tu nodari pats sev. Bet tagad mēs parunāsim par to ceļu, kur ļaunums tiek nodarīts citiem cilvēkiem. Par to nākamajā video. Seko līdzi, lai nepalaistu garām.